neklustojiet kājas. Aizsāks kopā, taisni muguri izlietiet. Mugurkauls ir jūsu aizpus, jūsu ķermeni. Un ja jūs sakumstat, tad vispirms jūs neatpojat pareizi un dziļies, gan kā vajadzētu. Jūs arī esat ceļā saviem orgāniem, kā piemēram barību pārstrādāšanai, kur jūs, ar vārdu sakot, nedarat to, kas būtu jādara jūsu veselības labā. Tātad vienmēr atceraties, sēdiet ar taisu muguru, iet ar taisu muguru, skriet ar taisu muguru. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tiešām visas šīs funkcijas ir atkarībā no tā, kā jūs savu ķermeni turat. Un tā kā es teicu, visu var nolasīt. Tas, kas jūs mākat lasīt. Es varu pateikt jau apmēram kā katrs jūtās pēc tā, kādu stāju arī sēžot ir sāvot jūs ieņemat. Jo redziet, ja kāds cilvēks jūtās bēdīgs, nevisai labi, tad zināms, viņš nebūs ar taisnu muguru, tas tieši pretējais. Tad viņš būs sakumpis, viņa ritmis, arī ritmi, kā kustās ikdiena. Es tagad par ikdienu runāmies, jo reiz vēl neesmu nonākuši. Tad arī ritmi mainās. Ja cilvēks ir bēdīgs un viņš nejūtās labi, tātad negatīva noskaņa, viņa ir pārņēmuši. Tad zināms, tas cilvēks ies it kā šļūpdams ar muguru. Ne jau taisni. To tūlīt var pateikt. Aha, tur nav kaut kas labi. Un kas man ļoti rūp ir, kad Latvijā es esmu novērojusi, kad ceļš jaunie cilvēki ļoti šitā sakumpst. Un tas ir ļoti slikti, jo tas iespaido arī jūsu garu. Jo tā kā es teicu, gars iet kopā roku rokā ar jūsu ķermeni. Tātad garīgais un fiziskais iet roku rokā. Viens iespaido otru. Un tāpēc arī var no otras puses skatīties. Un ja nu ir kādam kāda depresija, teiksim, ja viņš vienkārši bēdīgs, viņš var savu stāvokli, gara stāvokli uzlabot ar ķermeņa stāvokli. Un ja ķermeņa stāvoklis ir pareizs, tad arī gars sekos, arī tā. Tātad viņš ir miedarbībā visu laiku. Tā kā tas ir ļoti svarīgi atcerēties jūsu ikdienā. Ir svarīgi, zināms, arī kā uzsākt dienu, jo ir jogā, piemēram, ir tāds kustību savienojums ļoti gudri salikts, un to arī tad sauc par Surya Namaskar. Surya ir saule, sanskrita valodā, Namaskar, jeb Namaste ir sveiciens, tātad saules sveiciens. Un daži no jums varbūt ar jogu ir jau nodarbojušies jūs, jā, es redzu. Jā, tas arī ļoti svarīgi. Un uzsākt dienu ar šo sveicienu būtu ļoti labi. Jo te ir, tas viss, viņš ir ļoti īs, bet viņš ir salikts tik gudri, kad visa priekša tiek izstiepta, atceļoties atpakaļ, atliekoties atpakaļ, un visa aizmuguri atkal piedoroties zemē, un tad vēl tālāk, zināms, viena kāja aizmuguri, otrā un tā tālāk, ļoti īsti, bet ļoti labi un gudri salikts. Un ja šitā uzsāk, jo tā elpa, te ir tas galvenais arī, ar šīm kustībām arī elpa iet līdzi. Tiklīdz mēs atliekamies atpakaļ, pavisam dabīgi atverās mūsu krūšu kurus. Mēs ieelpojam vairāk un dziļāk, ļoti labi. Tad, kad mēs atkal noliecamies te pieskaroties zemē, mēs atkal dabīgi izelpojam, jo mūsu krūšu kurus tiek saspiestas, ja? Pavisam dabīgi.
un tas tā smuki salikt, būtu labi, ja jūs visi tieši šo te piekoptu un savu dienu ar tādām kustībām uzsākt. Jo elpošana ir ļoti svarīga. Runājot par elpošanu, ļoti svarīgi ir, ka jūs to darat ar savu diafragmu un uzliekat rokas uz uzvēdēm. Jā, sēžat taisni, uz to kādu. Sēžat taisni, uzliekat rokas uz vēdēm. Un te tā diafragma, tā ir jāiznāk ārā, kad jāpieelpo, ja? Ielpoja un vēdam jāiznāk ārā. Un nāk uz ielpojat uz iekšu. Un ielpoja tā kā vēdas, lai iznāk ārā. Tā dziļi ielpojas un nāk uz iekšu. Jā, un nāk un uz iekšu. Tādā veidā būtu jāelpo. Tad mēs tiešām dziļi elpojam. Un jo vairāk, jo dziļāk elpojam, jo vairāk gaisu mēs ieņemam tenā. Tas ir ļoti svarīgi. Tās ir tādas lietas, ko es vienmēr tā arī saviem studentiem mācu, un citiem, kas ir gatavi par to dzirdēt, tad ir ļoti svarīgi, kā mēs uzsākam savu dienu. Jo tad tā diena iekārtojās daudz labāk. Ar pareizu elpošanu no paša sākuma no rīta. Tas būtu ļoti labi. Bet sauli var sveikt arī vakarā. Jo saule tad noriet, arī tad viņu var sveikt. Tā kā divreiz dienā būtu vēl labāk. Tā tikai no rīta. Un tas tā, to es tā iemestu kā tādu piemēru, ko varētu darīt sevis labāk. Tā, tagad par kustību vispār. Kas ir kustība? Kustība ir pārvietošanās no vienas vietas uz otru, kustināt mūsu locekļus un līdz ar to kaut ko izteikt. Un vispār kustība ir dzīvības simbols. Viss, kas ir dzīvs, kustās. Pat akmens kustās. Sevi iekšpusē tie kristāli veidojās, un tā arī ir kustība. Ne jau mūsu laikā, bet tā arī kustība. Citā laikā, daudz lēnākā laikā, bet dzīvība izsakās visur caur kustību. Tātad dēļas māksla ir kustību māksla, tad mēs paņemam no ikdienas visas kustības, kuras mēs visi ļoti labi zinām. Mēs ejam, mēs skrienam, mēs lecam, mēs stiepjamies, izstiepjamies pēc kā augšā, ja lejā vienalga, mēs kustamies, jo mēs esam dzīvi. Tātad, kas ir dēļa? Dēļa ir tagad šīs pašas kustības, kuras mēs zinām no ikdienas, un šīs sanskritā Indijā sauc par dainik nirtjā, kas nozīmē ikdienas deja. Ikdienas deja. Viss, kas kustība, tā ir ikdienas deja. Bet dejas māksla kļūst kustība, ja viņi paaugstina, kristalizē un izstrādā, palielina, jo tad mēs arī vēl ar to kaut ko izsakām. Ne tikai kustamies no punkta A uz B, bet mēs arī kaut ko izsakām. Un tā kā mūsu garīgā ir ļoti rokā ar mūsu ķermeni, mūsu izteiksmes instrumentu, es vienmēr saku, tas ir mans čels, un es esmu arī čelis, tā pašā laikā. Tā kā tad ir ļoti svarīgi arī par to padomāt, ko mēs izsakām. Un ir svarīgi dejas mākslā vispār ne tikai zināt soļus, tā vēl nav deja, bet ar šīm kustībām dejā kaut ko dziļāku un garīgu izteikt. Tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi visās mākslās. Ir arī ļoti svarīgi zināt, ka deju māksla arī ir vizuāla māksla, zināms, ne? Tāpat glezniecība. Bet vēl tuvāk viņa ir skulptūrai, jo tur nāk klāt trīs dimensijas un laiks.
Mēs to deju kā tādu nezinām, iekams mēs neesam deju redzējuši no sākuma līdz galam. Tas pats ir ar skulptūru, ja mēs tikai no viena viedokļa, no viena leņķa skatāmies uz skulptūru, mēs to skulptūru vēl nezinām, jo viņai ir daudzi leņķi. Tā ir jāiet atkārt, kas prasa laiku. Tā ir dejā, tā ir skulptūrā un tā ir arhitektūrā. Ja mēs gribam uzzināt arhitektūru, celtnes arhitektūru, tad mums jāpaņem laiks, lai izietu iekšpusi un lai apskatītu no ārpuses. Tā arī kā skulptūra. Un tāda ir deja. Un tāpēc man ļoti patīk arī neteikt choreogrāfija, jo tā nepasaka visu, kas deja faktiski ir. Jo tā ir salikta no grieķu vārdiem, diviem vārdiem, horos, ideja, grafos, grafiskā līnija. Bet tā deja ir vairāk nekā tas, vai ne? Un tāpēc man patīk drīzāk teikt dejas arhitektūra. Tā deja tiek uzbūvēta, jo vajag arī laiku, viņa ir trīsdimensionāli kā celtne. Un mēs arī izejot cauri telpai, piemēram, kā viņš tagad to darīja. Viņš sadalīja šo telpu divās daļās. Un ir ļoti interesanti, mēs to varbūt neapzināmies tā, bet izejot vienai telpai cauri, vienalga, ko mēs darām telpā, mēs atstājām ģeometrisku, skulptūrisku veidokli. Veidolu. Ja? Tas arī ir interesanti, ne katrs tā domā, bet ja tā sev to atgādina, tad ir ļoti interesants lietas notiek telpā. Izejot cauri, piemēram, teiksim, tā kā tagad četrkantīga telpa, un tagad no viena gala līdz otram diagonāli izejam cauri. Kas notiek? Kādi veidoļi tur paliek? 2-3 stūri, pareizi. 2-3 stūri. Bet ja mēs to darām ar apziņu, ka mēs to darām, tad kaut kas vairāk notiek. Mēs esam ekspresīvāki un izteiksmīgāki, un mēs to apzināmies. Ja es tagad es jums noprasīšu, ko jūs tagad redzat. Ja es tagad tā saliecos vairāk, nesaliecos, bet kāds var, visu teikt, vairāk uz centru, ja? Es sevi pagarināšu, lai jūs to labāk redzat. Un tagad es iešu tā vienu reņķīti atklāt. Ko es te atstāju telpā? Ko? Nē, aplis ir kājām. Aplis ir kājām. Tas ir tas zīmējums kājām. Tas ir aplis tur, bet kas te notiek? Konus. Pareizi. Bet kas tagad notiek? Tas pats te un tagad tā. Kas tagad? Divi konus viens otru virsū. Jā, tas ir tādi piemēri, lai vispār apzinātos, ka kaut kas vairāk notiek telpā, kad mēs kustamies telpā. Un mums ir jābūt atbildīgiem par to, ko mēs tajā telpā atstājam. Ja? Un ar to mēs strādājam arī, zināms, dejā. Ja? Tā kā mums ir tā apziņa, un tāpēc tā choreogrāfija, jo tā arhitektūra, dejas arhitektūra. Jo tā arī top teiks, ja, ar zīmēm, ar veidoļiem, telpām tā tālāk. Tā ir tā dejas māksla. Tā. Tagad ir ļoti svarīgi arī atcerēties, tā kā es jau faktiski teicu, kad soļi vien un kustība vien dejas mākslā nepietiek. Jā, ir tīras dejas, kur tikai kustība notiek, arī indiešu dejā tā ir, kad ir dejas, kuras tikai lieto zināmas kustības, un viņa ir tīra deja no kustību viedokļa, saliek dažādas kustības kopā, un tā ir tīra deja, bet lielāko daļu indiešu deja ir reliģiska deja, un ar to vizuāli parāda cilvēkam, apmāc faktiski cilvēku reliģijā. Jo runā, indiešu dejās runā līdzībās,
kā tas notiek arī kristietībā. Lai cilvēks labāk saprastu savu saikni ar Dievu, savas attiecības ar Dievu, tā kā kristietībā līdzības ir, tā arī indiešu dejā to vizuāli parāda dejā. Ar daudziem nostāstiem, kas ir ļoti vienkārši nostāst, visu to parāda ar roku kustībām, mudrām, jeb hasta, labāk vēl hasta ir roka. Mudrā, faktiski mudras ir roku kustības, kas ir attiecināmas uz budu. Bet mēs arī lietojam šo pašu vārdu mudras, bet hasta ir pareizi. Tātad šīs mudras jeb hastas, tās, zināms, tā jāiemācās, un tās ir kā vārdi, kurus saliek kopā teikumos. Un līdz ar to mēs kaut ko sakām. Un ja to cilvēks ir iemācījies, tad viņš var arī indiešu klasisko deju lasīt kā grāmatu. Jo tur tad ar maziem nostāstiem tiek parādīts un tiek cilvēks apmācīts par reliģiju. Piemēram, ļoti vienkārša lieta. Varbūt visi jūs saliekat rokas kopā, un te mēs veidojam lotus zieda pumpuru. Un tad šis pumpurs lēnām atverās. Viņš iet cauri visādiem stādiem, jā, pa priekšā, un tad pilnīgi atverās. Jā. Un tad kā vakarā, kā citas ūdens lūzas atkal aizverās. Un no rīta atkal atverās. Tā. Tā ir vienkārši ūdens lūza lotus. Bet lotus ir jāzina, ka stāv par Dieva skaistumu, dievišķo skaistumu un šķīstumu. Un ja to parāda indiešu dejā, tad mēs zinām, ka runā par kaut ko dievišķu. Tas skaistākais kompliments, ko jūs viens otram varat dot, ir tava seja ir tik skaista kā lotus sirds. Un ja to pasaka viens otram, tad jūs kaut ko dievišķi esat pateikuši. Jūs salīdzināt jūsu draugu seju ar dievišķu lotus. Tas ir skaidrs. Tad, ja mēs gribam kaut ko vairāk pateikt, tad mēs paņemam vienu rūku un šeit parādām lotus iedu ar vienu rūku, ko sauc alapadma. Ir katrai rūkusībai ir sanskrit vārds. Alapadma. Un otra roka, jā, varbūt visi to arī dara, paņemat kreiso roku. Jā, tā iet uz to pusi. Alapadma, te atkal ir lotusies, bet tagad tas stāstiņš ir komplicētāks. Otru roku mēs tagad paņem, kur jūs lotusiet? Jā. Paņemat otru roku, rādām pirkstu salocat virs īkšķa, nākošais nonāk zemē uz īkšķa, un divi ir brīvi. Un te tādā kustībā nāk bite pēc medus, un priecīgi aizlido prom dabūjusi medu. Šitas mazais nostāstīns ir ļoti dziļa doma. Ar to grib teikt, ka tā kā bite ir atkarīga no savai dzīvē, no medus, no lotusiem, tā cilvēka dvēsele ir atkarīga no saiknes ar Dievu. To šitas mazais nostāstiņš vienkāršais grib pateikt. Un tā ir jālasa indiešu deja. Ar visām šitām mudrām indiešu dejas kustībām mēs izsakām visādus nostāstus, kas grib apmācīt cilvēku reliģiskā nozīmē. Piemēram, Rada Krišna. Krišna ir arī hinduismā, zinās, ir arī trīsvienībā. Ir Brahma radītājs, ir Višnu uzturētājs, kas uztur viss, kas ir radīts, un Šiva ir iznīcinātājs. Tātad mūsu dzīves ritums no sākuma līdz galam. Radīšana, uzturēšana un iznīcināšana. Tā, bet ja Šivu redz tādā
tādā posā ar vienu paceltu kāju, ja? Tad tāds jūs noteikti esat redzējuši, ja, tādas kultūras. Tad viņu redz kā dejas dievu, Natarāģu. Jūs zināt, Mahārāģā, jūs zināt to vārdu laikam, ja? Mahārāģā, Maha ir liels, Rāģā ir kungs, valdnieks, un te viņš ir Natarāģā. Nata ir deja, Nata, Naķa, Nirķa. Visi šitie vārdi nozīmē deja. Nirķa ir tīrā deja, kur nav nostāsts, un tad Nata ir Naķa, ir ar stāstu. Tad viņu zina kā Natarāģis, tātad dejas dievs. Bet kā dejas dievs, viņam ir arī 4 rokas, kuras es uzreiz tā nevaru parādīt. Te ir 2. Ar šo, tas ir pataka, tam ir vārds pataka. Tas ir karoks. Ja mācās šīs kustības no sākuma, tad tas ir tas pirmais, un tas ir karoks. Tas ir karoks vienā krāsā. Izdarat to līdz man. Karoks. Tas būtu soļu karoks. Tagad salocat gredzena pirkstu taisnā leķī pret pārējiem, vispārējiem kopā. Tagad ir tripataka. Tas bija pataka pirmais. Tagad tripataka. 3. Jūs jau zināt, ka mūsu valoda ļoti tuvu sanskritam, ne? Mans vārds ir pilnīgi sanskrits. Kad es biju Indijā, viņas redzēja man vārdu tā vienviet. Vētra, un tikai viņi nesaka vētra, viņi saka vitra, pilnīgi tāpat raksta. Es esmu tumšais vētras mākonis, kas pieder dievam Indram. Tas ir tas. Kā jūs zināt, kad es dejoju vienmēr ir vētrā. Viņi saka vētra iekšā vētrā. Tā, tripataka. 3 ir 3. Tripataka. Tad salocat nākošo mazo pirkstu. Tāpat, tas ir ardapataka. Vēlreiz viss karoks pēc kāds. Pataka, tripataka ir latviešu karoks. 3 daļīgs. Ardapataka, poļu karoks. 2 karoks. Jā. Tā. Un tagad tās Rada Krišna. Rada Krišna nostāsts arī interesanti, atkal ir apmācīt cilvēku Rezdijā, un te parāda Krišnu, kurš ir 4. inkarnācija Višnu uzturētājam. Viņš ir ļoti iemīļots Indijā, un viņš apmāca Radu. Rada ir viņa mīļākā. Un Rada interesanti, ka mums ir vārds radība. No tā paša radība. Ja? Un tad tie nostāsti arī ļoti interesanti, arī ar humoru, jo viņi ir atzinuši, ka kaut ko māca ar humoru, tad arī atcerās labāk. Un ir tādi nostāsti, man viena tāda deja manā programmā, es nezinu, vai jūs vispār esat redzējuši mani dejojumu? Jā? Nē, šito te nerēķinu, bet tā uz skatos. Jā. Tur es arī tā arī pastāstu. Pirms Rada Krišna dejas, tur vajag pastāstīt, jo citādi nevar sekot. Ne? Jo tā kā es teicu, ja zina visas tās kustības, tad var viņu tā lasīt kā grāmatu. Jā. Bet te nu ir tā, Rada Krišna un Krišnas, tā ideja te ir, tā ideja ir dievs, kas grib apmācīt cilvēku dvēseli, lai tā saprot, kāda sakarība viņiem abiem ir. Un viņus parāda kā 2 mīlētājus. Un viņš vienā dejas daļā pasaka viņai, ka mēs būsim kopā, mēs būsim kopā, tiksimies, un kad mēneša gaisā, tas ir jaunais mēnesis, tas ir pusmēnesis, Ardačandra, un tas ir mēnesis, ja, jaunais. Un mēneša gaismā mēs tiksimies, un Rada ir tik priecīga, ka viņi tagad satiks Krišnu, jo viņi mīl, bet nekad tā īsti neizrāda, viņa ir ļoti kautrīga. Un tad viņa pieiet pie loga, mēs logu iezīmējam telpā, indieši tajā, aiziet aiz priekškara paskatās, vai viņš jau nav. Tad pārkāp pāri slieksnim, atver durvis,
un atkal došai sevis aizvāt, viss tas tiek izdarīts ar kustībām tikai, un viņa tad uzskatās, kur tas Krišna ir palicies, jo viņš solīja aizvāt. Un Krišna spēlē viņu pievāk ar savu dievišķo flautu. Spēlē flautu. Bet Krišna neatnāk. Te nu ir atkal viena pamācība cilvēka dvēselē. Ne jau vienmēr Dievam ir jāmanifestējās un jāparādās, lai viņam ticētu, bet ir jātic, ka Dievs ir vienmēr klātienē. Tā ir tā mācība. Un tā ir jāizprot indiešu teikt. Tā kā, ja zina visas tās kustības, tad var sekot un sekot. Un tad vēl viena tāda epizode tādējā, kad sāri, žeska parāda, ka runā par sāri, kur nav neviens adata dūriens. Tikai apakšvārciņos ieliek šitā iekšā, vienreiz atkārt pāri plecam, to atkal te, ja dejo un strādā, tad to bordi ieliek atkal te iekšā, bet var arī valkāt ar plūstošu bordi tur aiz muguras, pāri plecam, visādi var. Un arī daļai var pārlikt pāri galvai. Un sievietes ļoti bieži sēž savā istabā un ienāk vīrieši, tad viņi apklāj galvu ar bordi no savu sārību. Un tie žesti tagad, ka runā par sārī, arī interesanti, ir tā parāda tā. Vispirms tā sasiešana te ir kā, ieliek tāds vāciņo iekšā, un tad parāda to bordi. Un tieši šitādu žestu rāda, kad pērk sārī. Pāderēs tieši šitā parāda to bordi, jo tā ir tā svarīgākā vieta sārijai. Ja? Tur ir vai nu vairāk, ja mazāk zelts iejausts iekšā, un tas ir jāpēc tā bordi ir svarīga pērk sārī. Un viņš tieši tā parāda. Un indiešu dejā arī parāda to žestu, ka kādreiz arī uz galvas viņa uzliek, tā sasiešana un tā borde. Un tagad mēs zinām, ka runā par sāriju. Un tagad Krišna šo sāriju radai no bordes sākot velk nost. Un viņa izstinās ārā, jo tur nav neādāts dūrien. To ļoti viegli var izdarīt. Bet viņa zināms ļoti dusmīgi, ka viņš to dara, jo publikā to nevar tā. Un arī viņa tiek noskūpstīta, un te atkal ir Krišnas dieva skūps, atkal šis dievišķais lotusvietas, ja? Skūps. Nu, bet viņa šitā izjēga, un viņa ļoti dusmīgi, bet te ir atkal pamācība. Te Dievs grib teikt radībai, ja? Cilvēku dvēselē, kad Dieva priekšā cilvēka dvēseli ir redzama tāda, kāda viņa ir. Viņai nav jāapsargās Dieva priekšā. Tā ir tā mācība. Un tā, to vajag izprast. Tādā garā indiešu te notiek. Tā, nu, tad viņš vēl, visāds cits tur nedara, saka, viņš jau sāk apmācīt rādu, kad viņš jau ir vēl Bāla Krišna. Bāla nozīmē mazs puisīts, jau jauns, tad viņš jau pārmāca cilvēku dvēseli. Un tas varbūt ir interesanti zināt tā, kā ir skatāma indiešu te. Tas ir svarīgi. Bet, zināms, ir jāmācās visi šie žesti un roku kustības, lai izprastu un varētu indiešu deju lasīt. Pilnīgi lasīt kā grāmatu. Ja zina tās kustības, tad jau viss ir ļoti vienkārši. Tā, nolasīt visu. Tā. Nu, tagad es gribētu tā, kad jūs visi pieceļaties, lūdzu. No ilga sēdēšana nekad nav. Un tagad vienkārši tā, salocat drusku ceļus, ja? Kājas paralēli. Ja? Un tagad paceļieties puspirkstā augšā. Un atkal lejā, kājas kopā. Un atkal augšā, un lejā, un augšā, un lejā, un augšā, un lejā, un augšā,
un lejā, un augšā. Un tagad uznākat augšā, un tikai viena kāja noiet lejā, tagad uz abām augšā, un otra kāja noiet lejā. Nu, tā kā iet, un viens, un divi, un viens, un viena kāja, un otra. Tā, 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 pacelties, tā, 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 labi. Ziniet, ļoti svarīgi ir papapapā vēl ne, paceļat rokas augšā un drusku tā attiecības atpakaļ. Ieelpojiet. Un izelpojiet. Nu, zinām, seja grūti, jūs esat tur rindās, bet, nu, tik tā, cik nu jūs tur varat. Izelpot un atkal ieelpot. Un izelpot. Jā. Un atkal ieelpot. Un izelpot. Labi. Tagad citajā sāva taisni. Vienkārši paceļat plecus augšā un tā rotēt. Augšā aizmugurē zemē. Augšā aizmugurē zemē. Tā, 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 tā. Tagad otrādi. Paceļat aizmugurē priekš un uz priekšu. Aizmugurē uz priekšu. Aizmugurē uz priekšu. Aizmugurē uz priekšu. Tagad vienkārši pacelt cāns un nolaist. Pacelt, nolaist. Pacelt, nolaist. Pacelt, nolaist. Ak uz priekšu. Rotēt, uz priekšu. Rotēt, uz priekšu. Rotēt, uz priekšu. Rotēt. Labi. Tagad vienkārši rokas augšā izpurnāt. Vai, vietiņš līdz, vietiņš. Izskatās kā vietiņš līdz. Un tā, sēžaties. Nekad nevajag ilgi sēdēt. Ja iznāk sēdēt ilgu laiku, vai nu brauc mašīnu, un vēl trakāk, ja brauc ilgu laiku ar lidmašīnu, jūs nospiežat, zināms, šeit jūsu apziņas rikti. Un tas ir ļoti slikti, jo tad, zināms, man nestrādā, akaķermenis nestrādā labi. Tad jūs varat arī sev palīdzēt to, tieši arī tur, kur jūs nevarat piecelties, ja iet, ja staigāt. Tad jūs varat paši sev palīdzēt ar to, ka jūs savalkat zēdu muskuļus sevis, tad jūs tā pacelsties kā uz pilventiņu un atlaist. Darat tagad. Tā, savilkt sēdu muskuļus te zem sevis un atlaist. Atkal savilkt, atlaist. Sēd taisni. Savilkt un atlaist. Savilkt un atlaist. Savilkt un atlaist. Savilkt un atlaist. Savilkt, atlaist. Savilkt, atlaist. Ja jūs, piemēram, stāvat ziemā ārā kaut kur, gaidot uz trolibusu, autobusu, nu vienalga uz ko, un jums tur ir jāstāv un ir augsti. Jūs varat sevi sašķeltīt tik ātri un neviens nezina, ka jūs strādājat. Jūs varat vienkārši stāvēt un visus muskuļus savilkt, cik vien jūs varat iedomāties, savilkt visus un atlaist. Savilkt visus atlaist. Neviens nezinās, ka jūs strādājat. Savilkt, atlaist, savilkt. Jūs varat nonākt līdz svīšanai. Tik silti jums būs. Tas arī labi zināt. Tās tāds praktisks lietas, ko es tā vienmēr arī pasaku. Jo tas var ļoti palīdzēt, jo ir tādas situācijas, kad ir jāstāv ārā savu. Ja? Bet to var izdarīt un pats sev palīdzēt. Tas ir ļoti svarīgi zināt, ko darīt. Tas arī ļoti svarīgi. Tā, tagad, cik tagad laiks tu man pasaka, kā to laiku, jo es te jūs var turēt līdz pusnaktī. Cik vēl laika? 37. Bet cik vēl laika man ir? Tas man jāsaka. Man vienalga, cik pulkstens rāda, bet cik laika? Cik? Pats lielākais pusstunda. Pusstunda vēl? Var mazāk, tas ir pats lielākais, cik drīkst runāt.
Jā, nu jā, bet tā klase sākās. Nu, nav tāds noteikts laiks, tad tā beidzās lekcija. Vai jūs visi paliekat uz klasi, ja kāds ir? Jā? Tā ir šī improvizācija. Aha. Nu, tad jau, jā. Mēs varam dažādi. Jā. Nē, nu tad jau mēs varētu arī ar to klasi sākt. Ko? Arī uz klasu padarīt. Jo es jau tik un tā runāšu klasē arī. Jā, vai ne? Jā. Labi, tad mēs tā darīsim. Jums būtu jāpārģērbās, ja jūs ir tā, kā jūs esat, tik kā. Nu, es nav īpaši tēpes vajadzīgs, galvenais ir plikas baskājas. Baskājas. Vai malu krāsnes, vai malu nācija. Nebūs nekā neies. Es no savas pieredzes, jo teiktu vēl cilvēku. Jā, nu. Kādu nebārādīs. Jā, vēl vienu lietu par tevi, kā es vēl pateicu. Jo tas, jā. Ir interesanti varbūt arī minēt par deju, kā dažas tautas dejo un kāpēc. Jo mēs tiekam visi veidoti, tā sakot, ietekmēti arī no mūsu apkārtnes. Un ir interesanti varbūt arī par to parunāt, kāpēc dažu tautu dejas ir dažādas. Un kāpēc viņi tieši tā dejo un ne citādi. Katrai tautai ir savs raksturs, bet arī sava apkārtne, kas viņas veido, kā arī vēsture zināms, viss tas ieiet tautu dejas, tautu deju raksturā. Piemēram, mazā Skotija. Tā ir maza vieta, Skotija, bet viņai ir kalni un lejas. Kalnieši ir pieraduši katru dienu cilāt kājas, jo viņi iet tai kalnā augšā. Tātad tas ir dabīgi viņiem pacelt kāju uz augstu. Ja? Tātad viņu dejās, kalniešu dejās, arī tas parādās. Vēl viena lieta, kalnos nav daudz telpu. Ne? Nav liels virsmas kalnos. Tad, ko viņi dara? Viņi saliek savus zobenus krusteniski un viņi dejo starp šiem zobeniem. Ja? Tā ir tas deju plāns viņam. Ja? Bet viņi dejo pilnīgi baletiski ar lielu tehniku, jo te ir solists pēkšņi. Tik līdzi solis ir, viņam jāparāt kaut kas vairāk. Ja? Tātad tehnika arī tiek izstrādāta. Kājas te, viņš tur savu roku augšā un kājas hop, un viņš redz. Tā ir kalniešu deja. Highland dance, kā viņi to sauc, ja? Bet tagad tā pašā Skotijā ir arī ielējā. Dzīvo cilvēki arī ielējās. Mēs esam ielēsi. Mums nav augstu kalni. Tur vispirms jau ir lielāka telpa, kurā var dejot. Līdz ar to piedalās vairāk cilvēki grupā, un tāpēc, ka vairāki piedalās, viņiem nevar visiem prasīt, lai viņi kaut kādu lielu tehniku parādītu, solīši ir vienkāršāk. Ne? Tas ir arī mums tā. Kas mums ir tautas dejās galvenie solīši, kas ir polkas solis, pievilcienu solis, teciens. Tas ir tipiski latviešu tautas dejās. Tagad, zināms, jaunas koreogrāfijas izstrādā un pieliek klāt visādas citas kustības arī, kas nav faktiski tipiski latviešu dejā, bet koreogrāfiski viņš ir interesants. Līdz ar to būs deju svētkos mēs redzam vēl citas kustības, kas faktiski nav latviskas. Kad es pirmo reizi redzēju latviešu tautas deju grupu, viņi bija mākslas deja, bet tautas dejas, ja, latviešu grupu Grieķijā. Tas bija vēl komunistu laikā, 70. gados, man liekas, Žakata, jā, pie tāds, kas vadīja. Jā, jā. Un es biju Grieķijā, un man Grieķi saka, tur tāda latviešu grupa ir, jums tiek jāiet un jāskatās. Un tur komunistu partija viņiem bija rīkojusi izrādi, bija uzcēluši tādu, pagaidu tādu skatuvīti futbola laukuma vidū.
Un, nu, es aizgāju zinās un paskatījos, kas tur notiek. Un, nu, es biju vienā šausmās, jo vispirms jau tie tērpi bija tik īsi, ka bikses varēja redzēt, kad griezās. Nu, latvietis tā nedrīvo. Ja? Nu, bet tas bija tas sovietlēk. Viss tās dejas arī bija vairāk pēc Kazačoka nekā latviešu dejas. Ja? Tā tas bija. Un, bet vienīgā deja, kas man tiešām iespaidoja, man tiešām patika, bija Gatves deja. Un šī Gatves deja arī tāda palikusi ļoti skaista. Es joprojām priecājos, ka es redzu šo Gatves deju. Ja? Tā ir brīnišķīga. Nu, paldies Dievam, tagad brīvā Latvijā tās dejas arī kļuvusi latviskākas un tautas tērpi ir pareizi un tā tālāk. Paldies Dievam. Bet tas man bija tiešām šoks, jo es tā nebiju iedomājies, ka latviešu tautas dejas ir tādas. Nu tā, nu atkal redziet, tur ir iespaids, nu šī gadījumā politiskais iespaids, citas tautas iespaidot, citas domas, cita domāšana, un vārds sakot, tas ir no ārpus uzspiests. Ja? Tātad atkal jau arī parādās deja. Parādās deja. Tātad arī, kas ir noticis politiski šeit, parādās deja. Tālāk par, piemēram, Grieķijā ir ļoti atšķirīgi arī cietzemes dejas, arī mūzikā. Tūlīt var pateikt, tas nāk no cietzemes, jeb salu dejas, salas. Arī mūzika tūlīt var atšķirt pēc skaņas arī un arī kustībās. Salās cilvēkiem atklāt ir jūra kustās, vienveidīgi, tādas arī tās dejas, vairāk vienveidīgi un tādas vieglākas un vīgākas, tās saludējas. Saludēja tādēļ, ja? Grieķi, arī maza zeme. Bet cietzemes dejas, tā var just to zemi zem kāju. Ja? Cietzemes dejas. Un var arī pēc muzikas tūlīt pateikt, tā ir cietzeme, ja tā ir saludēja. Tā kā ir arī ļoti labi zināt, kā apkārtne mūs iespaido, kā vēsture mūs iespaido, mūsu domāšanas veids, mūsu personīgi, mūsu iespaido mūsu kustības, līdz ar to arī iespaido, kā mēs jūtam kaut ko, ko mēs domājam, kā mēs jūtam, viss tas iespaido mūsu kustību. Un tas ir tas, kas dejā tiek izkopts, un ar to tiek kaut kas dziļāks un pilnīgāks parādīts dejā. Tā, to es tev izslēgšu. Paldies!